Nu, čau, te Karīna. Ir iestājies jau jaunais gads, lai tas visiem ir naudīgs, priecīgs, foršs, piepildīts, un paldies, kad arī šogad es ieslēgusi mūsu podcastu Vairāk naudas kopā ar Karīnu Kulbergu. Un, jauni sākumi. Šodien arī atkal, kā jau vienmēr pie manis jauna viese, saku arī pirms paša raidījuma paldies Signetbankai par šī raidieraksta atbalstu. Un tad, kad es domāju, ar kādu viesi mēs varētu iesākt 2026. gadu, ja godīgi, man tādu šaubu īsti pat nebija, jo manā galvā bija tikai viena dāma. Tā dāma ir šodien piekritus būt kopā ar mani, un šī dāma ir Zana Kuļkovska. Zana, čau! Sveika! Un kādēļ tieši Zana, jo man liekas, ka tu esi tāda enerģijas lādiņš, tāda vislabākajā nozīmē enerģijas tāda bumba, kurai visu laiku ir foršas kaut kādas idejas, tu gribi attīstīt lietas, tu esi valdes locekli uz ģimenes uzņēmumā Linen Line Pro, un, protams, tā ir tikai, man tā šķiet vienmēr maza daļa no tā, ko tu veido ap sevi, kā tu domā par dzīvi, tādēļ man likās, ja no ar kādu tādu jaudīgu dāmu mums ir jāsāk šis gads, tad tā noteikti esi tu. Bet iesākumā es īstenībā gribu tev jautāt tieši par šo tavu dzirkstelīti un par šo tavu enerģiju, jo tu man asociējies ar tādu ļoti tipisku uzņēmēju. Es atceros, ka tad, kad mēs sen atpakaļ pirmoreiz iepazināmies, man liekas, tev bija tava pasākuma aģentūra, kas šķiet saucās Sarkangalvīte, tu mani kas labo, tu dīdžejoji visādos foršos Rīgas klubos paralēli vēl darbiem, arī šobrīd jūs kopā ar vīru veidojat absolūtu globālu biznesu, un man gribās īstenībā sākumā tev jautāt, vai es tevi vai es tev pareizi nolasu kā šo uzņēmēju un tu uzņēmējs garu, un vai tas ir kaut kas tāds, kas tev sajūt, ka tas ir tev asinīs, vai tas ir kaut kas ir iemācīts vai dzīves laikā iegūts? Paldies par tādu uzrunu, pilnīgi samulsi. Jā, par uzņēmējs garu es noteikti teiktu jā. Tas ir man iekšā par un ap mani. Es noteikti ļoti daudz ko daru, man patīk. Jo es vairāk daru, jo es vairāk padaru, un jo man kļūst interesantāk pašai tādā vidē atrasties, kad ir visu laiku ir tāda dinamika un rosība. Un tu pareizi teici, tas sākums bija, man liekas, pilnīgi crazy kaut kādā ziņā, jo bija tik daudz paralēlās lietas, kas notikās vidusskolā, tieši tā sāku jau paralēli dīdžejot un strādāt. Bija arī pasākuma aģentūra, Sarkangalvīte kopā ar Madaru. Tāda lieta arī notikās. Paralēli mācījos Latvijas universitātē juristos, tad RGSLā juristos. Un tas mutuls un tie daudzie projekti, kas notikās vienā laikā, ir vienmēr bijis ar mani. Man tas ļoti patīk. Man patīk, kad ir, tu no rīta piecelies un zini, ka tev ir tuf, tev tur visur viss notiek un ir tāds ļoti straušs dzīves ritms. Man tas laikam pat uzlādē vēl vairāk. Un kā tas izpaužās tajā tavā naudas personībā? Jo man podkāstā ir bijuši tik daudz dažādas dāmas, kas dažas ir krājējas. Dažas atnāk un saka, es tev pārsteigšu, es esmu tipiska šķērdētāja vai tērētāja. Un tad, protams, ir bijušas arī ļoti izteiktas šīs te pelnītājas. Tādas, kuras vienmēr izdomās, kā kaut ko vēl iegriezt, kā ir kaut kādas jaunas idejas, vai tu sevī sajūti kādu no šiem, es nezinu, naudas tipiem vai tiem naudas profiliem, jo tieši tā no tā, kā tu stāsti, man tā arī tu asociējies, ka tev tās lietas vienmēr apkārt ir tik daudz un dažādas, kā viņas ienāk tajā, sasaistās to naudas pasauli. Es noteikti būšu pelnītāja. Es neesmu krājēji, un es nekad neesmu krājusi. Tā ir tāda. Tagad mums būs izaicinājums šajā Es tieši domāju, jā, ļoti labi. Kad par šo mēs parunāsim, es vairāk skatos no tā, kā es ieguldos kaut kādā projektā, lietā, un kāda būs atdeva apakaļ. Es rēķinu tādā veidā. Tad, droši vien to var kaut kā sasaistīt un teikt, ka tā ir kaut kāda sava veida krāšana, domāšana, uzkrājuma, un tev tās GM1 tev stāv galvā. Bet tā, kad es būtu speciāli kaut ko likusi nost vai krājus, kaut kādos momentos noteikti tā ir bijis atsevišķām lietām, bet vairāk vai mazāk man vienmēr viss, kas ir biznesā, grozās uz riņķi un visa nauda tiek reinvestēta apakaļ. Vai tas ir uzņēmums, vai tas ir, kā es saku, kaut kāds projekts vai arī kaut vai tavs darbs. Tas tā jau arī ir investīcija reāli. Jā.
Un kādas ir tagad, ja tu paskatītos šobrīd Zanai attiecības ar naudu? Es domāju, daudz veselīgāks kā agrāk. Oho, Es esmu, pastāsti vairāk. es esmu vairāk sākus domāt, droši vien arī pat ar sevi, investēt sevī vairāk, nevis visu tikai nostumt nu, teiksim, konkrētajā lietā, vietā vai uzņēmumā, lai gan tas vēl joprojām 99%. Ja es vienmēr uzskatu, ja tev nauda stāv kontā, tad viņi nestrādā. Tas ir pilnīgi āmen baznīcā. Tev viņai ir jābūt vienmēr procesā, apgrozībā, un tas ir baigi svarīgi, jā. Bet tajā pašā laikā, protams, ir jārēķinās un jāatvēl laiks sev, laiks un nauda sevi jāpalutina, sevi jābalvo par kaut ko ļoti foršu paveiktu, vai kaut kā sevi jāpaslavē. Un tur mēs, sievietes, man liekas, šo lietu mēs pieprotam, mēs jau mākam paltināt. Jā. Un man liekas, ka tur tas uzsvers ir arī tā kā tad, kad vajag, jo kā atšķirt to brīdi, kad tu varbūt sevi jau lutini, lai salāpītu kaut kādus savas grūtos brīžus, un tad viņš aiziet jau tajā nekontrolētajā versus tam, ko tu saki, jā, forši es strādāju, es realizējos, es daru daudz, un tad es, protams, arī sevi varu apbalvot, jā. Par to labo lietu. Man laikam nav bijis tāds moments, kad man būtu tie mazie lūpu krāsas pirkumi, iegājuši kaut kādā tādā ciklā vai rotācijā. Neveselīgā. Jā. Man laikam tas bijis tāds mazāks piepildījums. Vai vajadzība pēc tāda veida kaut kāda gandarījuma iegūšanas. Protams, ir momenti, kad es arī impulsīvi izdaru kaut ko un pēc tam sēžu un domāju, kas tas tikko notikās. Jo mēs visi esam cilvēki, bet laikam es vairāk rodu gandarījumu tieši tad ieplānojot kādu, varbūt, ceļojumu, atpūtas mirkli vai satikšanos ar draugiem. Man ārkārtīgi patīk satikties ar draugiem un svinēt svētkus. Jā, to mēs arī par tevi zinām. Jā. Un man tie brīži uzlādē visvairāk. Skaistas lietas ir forši un tās pieredzes ir tās. Jā, bet pieredzes laikam ir tās, kas man uzlādē visvairāk. Tu jau mazliet ieminējies, un tā es arī drusciņi tevi pazīstu ar to, ka tā tava izglītība pamatā ir bijusi jurisprudence. Mums ir bijušas vairākas juristas arī šeit, kuras visas īstenībā man ir absolūti pārsteigušas ar to, kāds varbūt man būtu bijis priekšstats par juristiem un naudu, un kādas viņas bija ar naudu. Man gribās tev pajautāt, kur tu esi mācījusies naudu vai par naudu, jo es tā pieņemu, un tas, ko es arī atceros no šo dāmu atbildēm, ir, ka varbūt to mācību augstskolas laikā tā nav kaut kāda tēma. Kas ir bijuši tie tavi avoti, kā tu esi domājusi un mācījusies, kā būt ar naudu, kā vispār viņu kaut kā savaldīt? Man laikam ir jāsaka, man nāca pieredze pirms, un tad nāca mācības. Es ļoti agri sāku strādāt. Mans pirmais darbs bija Oriflame, 11 gadu vecumā. Gāju līdz māsai, viņa strādāja mārketinga nodaļā Oriflamā. Tad vēl viņiem bija Baložu ielā office ļoti skaists. Es sēdēju noliktavā un krāmēju smaržu paraudziņus iekšā tādās tā kā plasmas somiņās, kurus tālāk deva izplatītājiem, lai viņi var tā kā iedot klientiem pasmaržot. Tas bija mans pirmais darbs 11 gados. Tad jau nākamie man bija dažādi projektiņi arī tajā pašā Oriflamā, kur es nācu, un tad jau strādāju, liku katalogos iekšā cenlapas, tad pakoju pasūtījumus. Tad aizvietoju jau 15 gados sekretāri pa vasaru birojā. Un Zani, tu to darīji tādēļ, ka tev tā kā vajadzēja naudiņu, vai tādēļ, ka tas ir forši, un es nezinu, gribās kaut kādu pieredzi, kāda bija toreiz tā loģika? Tā loģika bija tāda, ka man nenormāli patika, man gribējās būt pieaugušākai nekā es biju. Un tā nauda bija tāds tā kā vēl apbalvojums tam visam procesam. Tikai labumiņš. Un, protams, kad bija arī forši, ka tu varēji atļauties kaut ko nopirkt vairāk vai nopirkt to, ko tev tiešām gribējās. Jo būsim reāli, 15 gados dzīvojot, teiksim, un uzaugot Vecmilgrāvī, iespējas bija tādas, kādas viņas bija. Un tā bija fantastiska iespēja, fantastiska skola. Es redzēju, kā funkcionē īstenībā ļoti liels uzņēmums ar pārstāvniecībām entajās valstīs,
kā viņi komunicē, piemēram, arī tādā intra līmenī starp, nezinu, Malmi, Maskavu, Rīgas ofisu, pārējiem ofisiem, un kā ir, teiksim, sadalīti departamenti, kādas funkcijas viņi nes, un es domāju, tā ir tā mana pieredze, un tas ir tas mans pamats, kā es esmu arī īstenībā tālāk veidojis kopā ar Jāni šobrīd savu uzņēmumu. Tieši tā. Bet kas ir tas, ko tu tajā brīdī, jo tu teici, ka tas ir viens no teviem arī, tiem naudas mācīšanās ceļiem, lūk, šajos 15 gados, tu strādā un tev ir aizraušanās, un tas ir ļoti interesanti. Un ko tu par naudu iemācies no tā brīža? Viņi nenāk par velti. Tas ir pats sākums. Kad ir tik, cik tu ieguldies, tik tu arī nopelni. Tā ir viena lieta. Otra lieta, droši vien tie pirmie gadi un tie tēriņi bija absolūti... Es tagad domāju, es pat meklēju vārdu un domāju, kā to noraksturot. Tie bija kaut kādi trenda ietekmē. Bērnam ļoti gribās, tad tu paņem un tādā veidā to iztērē. Bet arī tas tev iemācīja to, ka ja tu kaut ko ļoti, ļoti gribi, strādājot, tu to vari panākt. Bija kaut kādas arī lietas, teiksim, es atceros, es sāku dzīvot atsevišķi no vecākiem, man bija 17 gadi, sīrēju dzīvokli, Brasā. Vienistabas dzīvoklis, fantastisks dzīvoklis, neko slikti nevar pateikt. Un tad bija momenti, kad arī tev ļoti ātri tev jāsāk plānot, kā tu norēķināsies par savu dzīvokli, ko tu ēdīsi. Jo no zivu pirkstiņus tu visu mēnesi droši vien neēdīsi un nepirksi. Un tu sāc domāt, tu sāc iemācīties arī gatavot paralēli tam visam, jo kaut kā tev sevi jāuztur. Un plānot tos gan savus ienākumus, gan tēriņus. Es domāju, ka tā bija tāda riktīgi pirmā dzīves skola, kur pašai par sevi ir jāpastāv. Kur tā ļoti pa īstam, es arī atceros, ka kad es sāku dzīvot patstāvīgi, es pēkšņi sapratu, ak, Dievs, kaut kā visi šampūni un fērija un tādas lietas, kas liekas, viņas vienmēr kaut kā mājā vienkārši ir, skaidrs, ka viņas tur būs. Un tad tu saproti, ka tev ir kaut kāda, es atceros ļoti spilgti 2 lati 40 un vēl ar visu nedēļu nākamā jānodzīvo. Un tad tu domā, ko es par viņu nopirkšu? Tos zivi pirkstiņus, tos tā kā griķus, šampūns, tur neies, nesanāks, to es atlikšu līdz nākamajai naudai. Bet es tev piekrītu, tā ir brīnišķīga skola un tajā brīdī, protams, nevienmēr. Kaut gan es domāju, arī varbūt tajā jaunības posmā tas ir, tā kā tu to uztver kā vienkārši vēl vienu vingrinājumu, kas ir jāizdara, tu to neuztver ar kaut kādām lielām sāpēm. Labi, un kas ir nākamais tāds pagrieziena punkts tajā naudā? Ok, tu saproti ļoti ātri, ka tu pati, tev ir jāpaļaujās uz sevi, tev ir jāpelna, jo vairāk tu kaut ko darīsi, jo vairāk tev ir iespēja, ka tu varēsi forši dzīvi piedzīvot. Un kas ir bijuši kādi nesenākie naudas mācības vai pagriezieni? Droši vien tā pati, ko tu pieminēji, ir pasākuma aģentūra, kur mēs nodibinājām ar Madaru biedrību kopā. Sarkangalvīgi bija viņai vārds. Es domāju, tas bija tāds pirmais riktīgs sitiens zem jostas vietas tādā ziņā, ka tu saskāries ar lietām, kas tiešām nesanāk, ka tu esi saplānojis, sabudžetējis kaut kādu savu tāmi, un pasākumos, vai pasākumu laikā tev notiek entās lietas, ar kuriem tu nevar rēķināties, vienmēr kaut kas nobrūk. Protams, ka pirmajās tāmēs mums nebija ierēķināti 10% neparedzētajos gadījumos, un vēl kaut kas. Tie droši vien bija tādas labas mācības, ko izbaudījām uzreiz uz savas ādas, bet kas norūdīja. Un tad mums bija joks ar Madaru, kad mēs strādājam, lai pāēstu. Jo mums abām ļoti patika aiziet uz kādu kafejnīcu pēc kāda lielāka notikuma un nosvinēt to. Un bieži vien tas sausais atlikums nosedz tās mūsu foršās pusdienas, jo tas miscalculation bija noticies diezgan liels. Bet to mēs... Es domāju, mēs izlabojām diezgan strauji, un pēc tam jau, protams, tās lietas gāja labāk. Bet es arī uzskatu, ka, ja tu neko nedari un tikai sēdi un kalkulē, tad tev tās pieredzes nerodās. Tev ir jāiet uz priekšu, jāsitās, jādara, tu nokritīs apakaļ, piecelsies un izdarīs nākamreiz pareizi. Bet jāļauj sev ir tādas kļūdas pieļaut. Jā, grūti ir iedomāties, ka tu varētu būt sākumā taisījis uzreiz jau tās tāmas ar visiem šiem 10-20% tā iedomājos. Cik to bija gadi, ka jūs uztaisiet sarkanu? 19. Jā. Atļausim tev to brīvību tajā, ka tas jau ir kaut kādā ziņā, man liekas, apbrīnojami tajā brīdī atkal izvēlēties, nevis varbūt to ļoti ierasto ceļu, kas ir iet pie kāda darba devēja, tad iet līdz ar kaut kādu regulāru algu, bet taisīt to savu uzņēmumu, kaut kā mēģināt veidot to savu stāstu.
Vai tev ir bijuši arī kādi tādi ritīgie naudas, un man šķiet, ka tā vajadzētu būt tāda naudas nonulēšanās punkti, jo tāda uzņēmē darbība, protams, ir viens no arī tādiem riskantākajiem veidiem, kā veidot šo savu finanšu labklājību un drošību. Tam ir droši vien ļoti liels gandarījums, ir ļoti daudz to pluspunktiņu, to ķirsīšu uz tās kūkas par to, ko tu vari izdarīt ar tavām spējām, ar tavu ieguldīto laiku, bet es esmu droši, ka tieši tāpat kā sarkangalvītes laikā, ka nevienmēr tu vari tos 10% iekalkulēt, arī tajā uzņēmē darbībā bieži vien ir kaut kādi pagrieziena punkti, ko tu nevari sagaidīt, vai to tādi ir bijuši, arī attiecībā uz kaut kādu to naudas nonulēšanās punktiem, un kā tu sevi tajos mirkļos esi iepazinusi, kas ir tas, ko tu no tiem mirkļiem secini? Noteikti, jā. Man tāda viena pieredze bija tieši gaidot otro bērniņu, gaidot Annu. Es atceros, kad Jānim, manam vīram, bija tieši arī strauši pagrieziena punkts mūsu biznesā, un viņš bija ieguldījis visu, kas vien bija ieguldījis precē, kura peldēja tajā laikā uz Āziju, viens no pirmajām kravām, un vienkārši nebija nekāda apgrozāmo līdzekļu. Un loģiski, ka savos 19, 20 gados, kad tu esi strādājis pats sev, tu neesi veicis iemaksas sociālās garantijas vai vēl kaut ko, un man, protams, ka bija arī patstāvīgs darbs vēl ar Mātiņu Barkānu kopā tajā laikā ar Abavas Vindarītavām sākām, bet, protams, tā alga nebija tik liela, lai es varētu sevi, tā kā pilnībā uzturēt. Tur sanāca tām pusdienām skaistajām un vēl kaut kam drusciņ. Jā. Un es atceros, ka man bija tāds lūzuma punkts, kad, es esmu ar lielu vēderu, man mājās ir pirmais bērniņš, kam tūlīt ir 2 gadi, kas ir vēl arī bēbis, es sēžu uz grīdas ar viņu, spēlējos ar mašīnītēm un raudu. Un raudu un domāju, ka, bļāviens, man ir palicis, es neatceros, cik tā summa bija palikusi makā, man ir tur vēl jāizvelk, teiksim, 1-2 nedēļas. Jā. Un, tā nauda ir tik, cik ir līdz tai nākamajai māmiņa algai. Kas sanāk, tu dzīvoji tā kā vienā periodā tādā ļoti limitētā budžetā no rokas mutē. Un man negribas iet un Jānim kaut ko teikt vai kaut ko lūgt, jo tas ir tā kā arī, zem manas pašcieņas, un es braukājos ar to Makvīna mašīnīti kopā ar viņu, un tā kā raudu man birst asaras un domāju pie sevis tā, Zane, otro reizi dzīvē tu šitik zemu nenodzīvosīsi. Tev ir jāpadomā par sevi, jāpadomā par to, kā operēt un domāt uz priekšu, lai tev būtu visu laiku, teiksim, tā iespēja darīt to, ko tu gribi, iespēja labi nopelnīt un iespēja kontrolēt, lai tu neesi atkarīgs no viena cita. Un pie tā es pieturējos. Un kas ir, Zana, tagad tie tavi rīki, ko tu darīji savādāk, jo es ļoti, ļoti ticu tiem klikšķu brīžiem. Mēs arī, es teiktu, gandrīz, man liekas, katrā podkāstā tiem piešķiram to vērību vai līdz tiem nonākam. Tas mirklis precīzi, kā tu raksturojies, pilnīgi tā kā sajūtu tevi ar to punci un ar to mašīnīti un tā sapratne, ka šitā es negribu, šitas vairs nestrādā, kas bieži vien arī ir tas lielākais motivators kaut ko mainīt, pilnīgi savādāk. Kas ir šobrīd tie tavi rīki, kā tu pārliecinies, lai tu nenonāktu līdz Zanai, kas atkal sēž un lielām asarām uz grīdas domā, kā lai tagad no šitā izkaļās? Teiksim, Te sāks tas kopējais stāsts man un Jānim, kad viņš paaicināja mani savā uzņēmumā. Es gan pirms tam vēl biju pastrādājusi pie Jāņa brāļa. Viesnīcu vadīju Astor Rīga hotelu, kas tagad ir Radissons. Un Jānis teica, nē, viss, tev ir jānāk, jāorganizē mūsu uzņēmums un jāpalīdz man un jātīst tālāk šis te bizness. Un tas arī bija kaut kāds mirklis, kad mēs tā kā novienojāmies. Mēs viens otram uzticamies, mēs nepārbaudīsim katru lēmumu, ko otrs pielēma, bet mums jābūt ļoti pozitīvai, teiksim, tai bilancei, jāsako līdz, lai mēs netērētu vairāk nekā mēs nopelnam. Un tajā mirklī, kad tu redzi, kas notiek uzņēmumā un sako viņam līdz, tev rokas tā kontrola un tu skaties, kurā virzienā tas iet. Un es domāju lai gan finanses nav mans jājam zirdziņš, man ļoti labi padodās organizēšana. Nešaubos necik par to. Un savilkt Exceļus un saprast, kā labāk sarganizēt kaut kādas lietas vai optimizācijas un tādas. Tā ir
mana tēma. Nu, zini kā, tu teici, nē, tu neesi krājēji un tā, nu, ir pilnīgi skaidrs, ka tu ļoti labi turi šo kontroli pār naudu, tas vienkārši nav tik izteikti, jo redz tavā gadījumā, un tā ir arī, nu, droši vien lielākai daļai uzņēmēji, tās kabatas jau jums ir apvienotas, gan tā uzņēmuma kabata, kurā precīzi to tu visu arī dari, ko, nu, bieži vien tie, kas savukārt ir darba, teiksim, ņēmēji, kas saņem algas, nu, mēs jau darām visi ļoti līdzīgas lietas. Mēs mēģinām saprast, kā nepārtērēt vairāk, kā nopelnam, kā likt tam, ko mēs uzkrājam kaut kādā veidā, nu, tad strādāt mūsu labā. Tā kā izklausās, ka tu īstenībā to visu dari tikai tādā plašākā līmenī, ja tā var teikt. Kas ir tie tavi, kas būtu tā tava atziņa? Tu jau vairāk kārt arī minēji, jā, jūs strādājat kopā ar vīru, un arī šeit man ir bijušas dāmas, kurām ir ģimenes biznesa. Kas ir tā atslēga tajā, lai tas izdodās? Nu, šāda sadarbība. Es domāju, pats svarīgākais ir tā uzticēšanās, ka tu nekontrolē to otru cilvēku, nemēģini viņam tādu mikromanagementu taisīt. Ja tu esi kaut ko uzdevis, tu zini, ka viņš to izdarīs, un tu nepārbaudi. Un tu sagaidi, ka būs rezultāts. Man liekas, tā ir tāda lieta, jo tiklīdz kā sākas tā mikromenedžēšana, tas iedod ārkārtīgas šaubas, man liekas, tai otrai pusē, jebkuram cilvēkam būtībā. Un tad viņš sāk apšaubīt savus lēmumus, apšaubīt varbūt kaut kādas intuitīvas lietas, ar kurām viņš jau iet uz priekšu un darītu. Viņš atkāpjās un noraustās. Un tad tā, man liekas, tā noraustīšanās un tā nespēja pieņemt lēmumu vai vēl trakāk, ka tu ieciklējies un netiec ārā no tā aplīša vispār. Un tu tā kā nezini vispār vairs, ko darīt, kuru pusi iet un ķert. Tas ir viss trakākais. Un tā uzticēšanās būtu numur 1. Otra lieta – neņemt lietas personīgi. Kas ir ārkārtīgi grūti. Man arī ir brīži, kad man liekas tā. Te kaut kas vairs nav labi. bet neņemt lietas personīgi un saprast, ka te mēs esam darbiņā, te darbiņš beidzas un te sāks mājas, kas arī ir diezgan grūti atdalāms, bet saprast to, ka jā, jums var būt diskusijas, viņas var būt smagākas, vieglākas, bet viņām ir jābūt. Jo es domāju, tikai caur to berzi vispār var rasties foršas labas idejas, tev ir jābūt tam, ka jūs izņematies cauri. Izņematies, un tad vienlaikus tā kā aizverat, es nezinu, biroja durvis, bet tad, kad atverat mājas durvis, tad tā kā ir... Viss smaida. Nu, tā arī nav vienmēr. Es ticu, tāpēc es arī domāju, tā kompleksitāte tur noteikti ir. Bet ja mēs iesākām runāt par jūsu biznesu un par to vērienu, man, protams, Zana, gribās no tevis dzirdēt, nu, tu esi strādājusi ar ļoti, un joprojām jūs strādājat biznesā ar ļoti dažādām geogrāfijām. Un man jau liekas, ka tas vienmēr iedod arī mums pašiem kaut kādu jaunu, foršu perspektīvu, kā paraudzīties, kā citi domā vispār par naudu, par biznesu, par dzīvi. Man ir sanācis visvairāk strādāt ar Ziemeļvalstīm, Skandināviem, no turienes ir daudz iedvesmas, ar Ameriku kādu laiku, arī tā skaitā, bet tev tā geogrāfija ir ļoti, ļoti plaša. Vai tu vari padalīties, tev ir gan Āzija, Āfrika, Latīņamerika, vai tev ir kādi novērojumi par to, kādi viņi tur ir ar naudu, un vai tu esi kaut ko no šiem vērojumiem paņēmusi un arī priekš sevis pačalenģējusi, kad, hei, varbūt, kad es arī skatos kaut kādā ļoti latviskā vai ļoti eiropeiskā veidā, varbūt, ka es arī varu kaut kā pastīties pavisam savādāk uz naudas jautājumiem tieši. Es domāju, pirmā lieta, kas atšķirās Āzijā, ir tas, ka viņiem nav šī riska apetīte. Ko tu ar to domā nav? 10 reizes nomērīs, un tad pieņems lēmumu. Jā. Un Viņi negrib, respektīvi, risku gandrīz vispār ņemt, ja? Nē. Jā. Ja ir risks, tad tas ir tavs risks. Tas nav mans risks. Okay. Un vai, ja ir problēma, tad tā ir tava problēma, jo tā nav mana problēma. Tā ir kaut kāda tādas lietas, kas ir, arī kas ir caur sitieniem droši vien nākušas un kur mēs esam dabūjuši mācības labas, kur mēs esam pieļaujuši kaut kādas kļūdas sākumā un sapratuši to, ka tu jau ir tikai tad, kad tev tas līgums tiešām ir rokās. Tad ir kārtībā viss. Jo līdz tam tā var būt saruna, tā varbūt viņš ir padiskutējis par tēmu, bet viņš nav gatavs pieņemt to lēmumu gala. Un tad ir jāsajūt, kurā mirklī viņš tiešām, tā kā ies uz priekšu. Tāda piesardzība tā ir noteikti Āzijā, un kas vēl ļoti interesanti, lai arī, teiksim, tajā biznesā vīrieši ir absolūti dominējoši. To naudas maku tur sieviete, Āzijā, kas man bija tā kā absolūts jaunums, ko es uzzināju īstenībā relatīvi nesen, kādus
pāris gadus atpakaļ, runājot gan ar mūsu darbiniekiem, gan arī īpaši pievēršot uzmanību un vērojot mūsu partnerus, ir tas, kad, piemēram, arī mēs sēžam restorānā un norēķinās nevis tas vīrietis, kas ir kompānijas vadītājs, bet viņa sekretāre. Viņa skraida tā kā viņam pakaļ un visu izdara. Un tā ir viena lieta, un arī, piemēram, ja ir ģimene, tad vīrs atnes visu savu algu un nodod sievai. Un viņa operē, viņa ir menedžeris, kas operē, kas izdod, noteikts līdzekļus par kaut kādām lietām. Samaksā īri, pērk pārtiku, rūpējas par bērniem un uztur saimniecību. Privāti baņķieris. Viņi ir privāti baņķieris. Un arī paskatoties lielajās kompānijās, vienmēr zem tā galvenā vadītāja ir sieviete. Un tad man tikai pēc tam tas salikās kopā, jo sākotnēji es domāju, viņam ir asistents, kas vienkārši visu izdara, bet tā nav. Un tā ir tāda, man kaut kāda tā kā atziņa, ko es varētu pateikt, ka laikam iespējams, ka sievietes labāk organizē, savalda, rīkojas, plāno, un vīriešiem ir atstātas šajā kultūrā vairāk strateģiskās lietas un tāda vīzija. Kas ar Āfriku? Ko tu esi tur par to naudu vērojusi? Ar Āfriku ir atkal cits stāsts. Āfrikā ir termiņi ir izplūdes. Kā es saku, rules are just guidelines. Tur laikam ir jābūt īpaši uzmanīgam izvēloties partnerus un saprotot, kas tās ir pa kompānijām, jo var tiešām ļoti apdzināties. Mēs strādājam vairāk gan ar tādiem lielākiem koncerniem, kuriem ir vai pārstāvniecības, vai tās ir meitas konkrētajos valstīs. Un vēl jāsaka, ka Āfrikā visos vadošajos amatos noteikti ir indieši. Un tas jau arī par kaut ko liecina, kad attiecīgi šie te cilvēki ir tie, kas spēj savaldīt tās kompānijas un veidot tās struktūras apakšā tādas, kas ir kontrolējamas un lai būtu pozitīvs rezultāts. Jo Āfrika tas ir tāds mežonīgs, tieši tā, wild. Un kontinents vēl, un lai gan ļoti, ļoti strauji augoši un attīstās viss būtībā, un mēs redzam, ka arī notiek shifts, kad ļoti daudz lielās ražotnes no Ķīnas pārceļās un sāk veidot savus infrastruktūru Āfrikā. Tieši tā. Un arī ļoti daudz cilvēku pārtikas tiek šobrīd ražotas tieši Āfrikā. Labi, un iedod mums vēl kaut kādu mazo skatījumu par to Latīņu Ameriku. Man tur nav nekāda priekšstata. Es šobrīd vairāk esmu un darbojos tieši ar Brazīliju, ar Peru un Čīlu. Mums strādā reģionālais vadītājs. Par tām valstīm nevajadzēšu komentēt, bet ja mēs skatāmies tīri par Brazīliju, tad pirmkārt mums ir ļoti liela laika atšķirība. Mums viss notiek ar nelielu nobīdi, un viņi ir ļoti tādi relaksēti. Arī relaksēt uz laiku. Maņana, un tā ir tā ietekme, es teiktu, tā spāņu, portugāļu ietekme, tur ir ļoti, ļoti jūtama. Un cilvēki ir ārkārtīgi atvērti, diezgan tādi caurspīdīgi, un viņi ar tevi labprāt izrunājās, izstāstīs un daudz ko tā kā arī pateiks. Bet, ja mēs runājam par tādu naudas attieksmi vai precizitāti, tad te ir vieta improvementam noteikti. Un mums laikam šobrīd viss grūtāk ir tieši nofiksēt kaut kādus līgumus, iekraušanas un, teiksim, tādas loģistikas un tādas lietas, kur vajag precīzi kaut ko novienoties. Tev noteikti kaut kādos laikos jābūt gatavam, tev kuģis izpeld, viņš izpeld. Tu nevari atbraukt stundu vēlāk. Tā kā tās ir kaut kādi tie challenge, ar kuriem mēs šobrīd baigi cīnamies un mācamies, jo tā mums arī ir vēl relatīvi jauna pieredze. Nekas nenotiek laikā, absolūti. Zani, kas ir tas veids? Es atceros kaut kādu laiku atpakaļ, mēs tev pļāpājām, un tu stāstīji par tavu pieredzi, sākot strādāt šajā uzņēmumā un sākot braukt uz Āziju un sarunāties tur ar partneriem un tās viņu gaidas, kas atbrauks, droši vien būs, teiksim, kaut kāds vīrietis uzvalkā un ierodās ļoti skaists sievietes, pārliecināti, kad arī uzvalkā un žaketē un viss kārtībā, bet kur tu pati
pati ņem ikdienā tādu drosmi, jo es domāju, eksports jau pats par sevi paredz to, ka, tu bišķiņ, tu met to šautriņu kaut kādā ziņā tajā tumsā ar cerību, ka aizies un nostrādās, bet tāda ir vēl ļoti daudz citi, kas arī kaut ko grib tur darīt, kur tu apņemies tādu to drosmu un to foršo iedvesmu teikt, jā, es tā kā braukšu, vēršu vaļā tās durvis, runāšu vienreiz, runāšu 5 reizes, runāšu 10 reizes un man izdosies. Laikam ir tas iekšējais izaicinājums, ka man vajag tādu adrenalīnu un pierādīt pašai sev. Jā. Un droši vien vīram arī, kad tas ir izdarāms, un es vienmēr smejos, kad par mani ir tas viens no tiem mīmiem, kad if someone says that it's impossible, I will do it and take pictures. Un tā ir noteikti viena lieta, bet lai tu sajustos tajā, lai tu to drosmi dabūtu, noteikti ir jāzina. Tev ir jāzina savs produkts, tev viņam ir absolūti jātic, jo tu nevari iet spērt vaļā durvis ar kaut ko pirmkārt tu nepārvaldi pilnīgi tehniski, kur tu nezini detaļas. Un teiksim, mūsu nozarē šādus diletantus momentāli var atpazīt un redzēt. Tu jau pēc pirmās sarunas saproti, šis ir vai nu jauns cilvēks, vai nu viņš absolūti nezina, par ko viņš runā. Tā ir viena lieta, un otra lieta noteikti ir tā iekšējā ļoti lielā ticība produktam. Ka tu viņu, tu stāvi par viņu, celies un krīti. Man liekas, tas ir par absolūti jebko. Un tad tev ir tā drosme. Tu saņemies, tu spēr vaļā un pierādīt visai pasaulē, ka mums ir labākais produkts. Brīnišķīgi, jā, jo es ļoti forši atceros tos tavus stāstus, kur tu teici, ka sākumā viņi raugās ar tādām šaubīgām acīm, kas tā ir par meiteni, kādu līmeņu viņi tur ir darbinieks, un tad, kad viņi saprot, ka tu esi tas tiešām, ar ko jārunā, ka tur ir paiet kaut kāds noteikts laiks, līdz tā uzticība tur izveidojās. Labi, es gribu atgriezties mazliet vairāk pie tās naudas un tās ikdienas pārvaldīšanas, jo ar pelnītājām, ar to tavu naudas profilu ir, kā jau visam ir, kā ir tā skaistā pusīte, ķirsīša, un tad ir kaut kāda arī tā garoziņa. Viena no tām garoziņām, ko meitenes ir arī atklājušas, ir tajā, ka, bieži vien tev tās idejas ir tik daudz, tev acis dega par tik daudz ko, ka tu vari aiziet tajā likt vēl un nenokontrolēt to brīdi, kurā tad īstenībā varbūt kaut kāda ideja jau ir jāliek viņai mieras un jāliek viņu plauktiņā un nedarīt tālāk. Un lielā mērā, kā viņas arī dalījās, tas attiecās daudz uz viņām arī pašām, uz veidu, kā viņas pašas plānoja savu naudu un finanses. Un man te gribās tomēr pajautāt, kas ir tas veids, kā tu pati ikdienā pieskati. Tu teici, ka tu tā, teiksim, nekrāji, bet kā tu pieskati, lai tu neaizies arī tajā crazy kaut kādā tērēšanā, kur tev liekas, labi vēl, un es iedomājoties arī tavu aizņemtību, ļoti biežo ceļošanu, tur ir diezgan viegli tā kā paslīdēt un iet lielos kredītkartes tēriņos. Kā tu ikdienā varbūt ir tā praktiski domā, ka, šitien man ir jāapstājās, vai arī tā es vēl varu? Man ir arī pašai savā privātajā kontā stāv kaut kāda naudiņa, kas vienkārši tur stāv. Kāpēc arī ņemot vērā mūsu ģeopolitisko situāciju, lai stundā X, tas vienkārši ir pieejams. Mazums kas. Jā, tā ir tāda, noteikti labi. Tas ir mans... Drošības pilventiņš. Tātad tu jau krāji. Viss skaidrs. Tu mums mazliet sākumā savādījies. Viss kārtībā. Labi. Tas tāds... Tas ir tāds, maza lieta, kas stāv vienkārši drošības garants. Visādi var gadīties. Vēl lietas, teiksim, kam es varbūt tērēju un īpaši neskaitu, tā noteikti ir pārtika. Jo man patīk sagādāt prieku pašai sev un ģimenei, izgatavot kaut ko garšīgu vai iegādāties kādu pārsteigumu. Droši vien tā vēl varētu būt tāda lieta, kur varētu paslīdēt kājas un kur, es īpaši nevaru. Maciņš, un uz ko tev ir, kāda tev pašai sajūta, uz ko tev ir viegli, varbūt, ja ne tas vārds ietaupīt, bet tā kā nepārtērēt, varbūt, vai tu zini, kas ir tās lietas priekš tevis? Lietas. Tās ir tieši lietas. Tās var būt kaut kādas, nezinu, es noteikti varētu ietaupīt vairāk uz drēbēm, vai viņas vispār kādu laiku atturēties un neko neiegādāties. Jā, es teiktu izteikt lietas. Uz tām visām es varētu iekonomēt. Uz ceļojumiem noteikti nē, uz pārtiku noteikti nē, un uz izglītību noteikti nē. Ne sev, ne bērniem,
Ja ir kaut kādas, teiksim, kvalifikācijas celšanas kursi vai valodu kursi vai, kaut kādi pulciņi bērniem vai kaut kas tāds, noteikti yes. Un, Ļoti forši, paldies, ka tu padalījies, jo šeit tas arī ir tik svarīgi katram no mums, un arī redzot tādu dāmu kā tu, zināt, kad arī tev ir kaut kādas vietas, kur tu saki, šeit es varu mierīgi piebremzēt, bet šīs būs manas prioritātes, un tas ir tik forši viņas atpazīt tās dzīves laikā, lai nav tā, ka tev liekas, vajag visu no visu, un tad, protams, ir diezgan ātri tu iebrauc tajās galējībās, savukārt tad, ja tu vari saprast, kas priekš tevis ir tās, kā tu teici, tās pieredzes, kas tiešām sagādā to prieku, tajās arī ieguldīties, tajās arī tērēt un varbūt kaut ko citu, tad mazināt un nelikt viņā tik daudz. Tu pieminējies, tikko atbildēja par bērniem. Un, protams, man tev ir jāpajautā, jo tev ir tas komplektiņš, ja? Un tas, ko es vienmēr ar tādu interesi gribu uzzināt, visi pētījumi saka to, ka ar zēniem mēs daudz runājam par to, kā nopelnīt naudu, kā viņi var sākt strādāt, piepelnīties to, izdomāt kaut kādas idejas, sākt investēt, un tā man jāatzīst ir arī manas pašas pieredze, man ir 2 dēli, un es redzu, ka tā interese ir, gandrīz vai tāda dabīga, viņa nav kaut kāda uzspiesta no manas puses, bet tie pētījumi savukārt saka, ka ar meitenēm daudz vairāk tiek runāts par to, kā ietaupīt, kā netērēt, ko es arī šeit sarunās bieži vien vēroju, ka tajā sadaļā, kā nepārtērēt, mēs esam īstenībā diezgan ok ar to, bet tad tajā sadaļā, kā likt tai naudai strādāt, kā investēt, kā varbūt radīt vairāk naudas ap sevi, tur iestājas tas mulsums. Un tad man gribās pajautāt tev, kā tu savā ģimenē šo saskati, vai tu redzi, ka kaut kādā, nezinu, pat nepamanāmā dabīgā veidā tā tiešām ir, ka tās sarunas atšķirās, vai kā jūs ģimenē par šo naudu runājat ar bērniem? Es piekrītu tam, ka jā, pēc tāda stereotipa principa tieši tā arī bieži vien mēs runājam ģimenē, bet tas vairāk ir par tādā joku līmenī, jo mums patīk mājās ķircināt vienam otru, pavilkt uz zoba, bērnais humoriņš. Un tad es vienmēr smējos, kad Ralfs, mans dēls, būs mazais ģēnijs, un tad Anna meita iepakos viņa idejas un nopārdos. Un tad caur tiem jokiem kaut kā mēs arī par tām lietām daudz diskutējam un runājam. Ralfs arī lasa grāmatas par investīcijām. Tagad viņš ir ļoti aizrāvies par visiem foreksiem, exchange ratiem un valūtām, kuri jāiegūt, kā viņas mainīt, lai varētu nopelnīt future. Es domāju, ok, labi, šis ir ļoti interesanti. Un tad man pretī ir Anna, kura visu laiku uz ielas atrod naudu. Viņai vienkārši veicās. Un es nesaprotu. Sākumā es domāju, kā tas var būt, bet tā tiešām ir cilvēkam vienkārši tas tā dabīgi nāk un iet un viss notiekās. Bet, ja tā nopietni runājot, tad mēs abiem bērniem mācam to, ka ja viņi atradīs kaut ko, kas viņiem ārkārtīgi patiks, un viņi būs izcili tajā, kas viņiem patiks, tad viņiem tā nauda nāks dabīgi pašiem klāt. Un man liekas, tas princips strādā jebkurā nozarē. Ja tu esi izcils šefpavārs, vai tu esi izcils skolotājs, vai tu esi izcils podkasters, vai teiksim, tev ir jābūt kaut kā, jāizvēlās tā viena sava sfēra un jāizkož viņa līdz vienkārši sirds dziļumiem. Un tad tas viss vienkārši dabīgi notiksies un nāks klāt. Bet, protams, mēs runājam arī par to, cik nauda ir vērtīga, ka viņi nevar vienkārši tērēt. Vai viņi ļoti atšķirās savstarpēji savos naudas paradumos? Absolūti. Ralfs ir uzkrājējs, ir krājējs, un Anna ir pilnīgs spenders šobrīd. Šis ir tik ļoti interesanti. Man ir pašai vērojot savus bērnus, tas liekas šķiet, kā viņi ir vienā ģimenē, kā teikt, audzināti, dzimuši, bijuši un tā. Un cik ļoti tās naudas personības tomēr izspīdinās ātri viņos. Un viņas ir, protams, iespējams mainīt, un par viņām var runāt un tā, bet tas man pašai arī savos bērnos viņus vērojot liekas ļoti, ļoti interesanti, jā, cik uzreiz jau diezgan agrā vecumā to var ieraudzīt, kur viens ir tāds apdomīgs un uzkrāj, un viņam vienmēr būs kaut kas tajā kontā palicis, un viņš nesteigsies to tērēt, un tad ir otrs, kuram ir simtiem ideju jau, ko vēl varētu nopirkt, kādas vēl varētu būt idejas, bet par laimi arī tā vēlme te domāt, un kā tad es varu to naudu nopelnīt, kas, man liekas, tajā kombinācijā strādā diezgan labi, kas ir forši. Man gribēs pajautāt vēl tomēr par Ralfiņu, un kā tās idejas par ieguldījumiem viņš realizē?
Viņam ir šobrīd, piedod. viņš lasa grāmatu. Es Jā. nemācīšu nosaukt kādu. Ieliksim pēc tam podcastu notos. Jā. Viņš seko līdz aplikācijā. Jā. Valodas kursiem. Jā. Diskutēju ar Jāni vakaros. Vakar tieši dzirdēju, es gatavoju virtuvē vakariņas, un viņi Ralfa istabā sarunājas, un tāds zīmīgs teikums bija. Bet, Ralf, ja tu esi gatavs tiešām nopietni šim te pieslēgties, tad nāc pie mums uz biroju un sāc ieteikt, ko mums darīt ar tām valūtām. Man likās, mēs jau esam nonākuši tur. Un man liekas arī tā varbūt tā iespēja un perspektīva, ko mēs dodam bērnam, kad, reku nāc pamēģini kaut ko reālajā dzīvē uz praksi. Viņam iedod vēl tādu confidence boostu un vēl vairāk gribas pamācīties to, saprast to un iedziļināties. Un, mēs abiem bērniem dodam iespēju nākt pie mums uz biroju ar visādiem darbiņiem palīdzīt. Sākot no pavadzīmu vadīšanas, beidzot ar skapju krāmēšanām. To iespēju pastrādāt un nopelnīt, sajust to, ko tas nozīmē. Ko tas nozīmē reāli nopelnīt naudu sev. Viņiem ir, ja tev bija tavs Oriflame stāsts, tad viņiem ir savs stāsts tagad jau jūsu uzņēmumā. Un es pilnīgi piekrītu, man liekas, ka tā ir brīnišķīga pieredze ieraudzīt agrā vecumā. Tieši tā kā tu teici, cik neviegli tā nauda nāk, ka šķietam vienmēr liekas, un tad viņi saņem tās pirmās algas un domā, tas ir diezgan maz, ja priekš tā, cik viņiem bija jāstrādā, vai arī otrs priekš tā, ko viņi bija iecerējuši, ka tagad par to naudu viņi pirks. Un kad noreikinās nodokļos, tas bija pārsteigums. Gals arī sēdēja un skatījās uz manīm ar lielām acīm, kas tas tāds? Es biju reiķinājis pavisam savādāk. Jā, tas ir kaut kādi tie mīmi, kas ceļo par to, kad kā iemācīt nodokļus bērniem, kad nokost pusi no viņu saldējumu vai pusi no sviestmaizītes, ka tas ir tas veids, kā par to var arī domāt. Labi, Zana, bet tad man laikam jāpievēršās jau savam pēdējam jautājumam. Podkasta nosaukums Vairāk naudas. Mēs esam dažādos veidos parunājuši par to, kā tu domā par naudu ikdienā. Kas būtu tava ceļamaizīt, ko tu gribētu atstāt arī kontekstā, ka mums ir gada sākums, mums ir jaunas apņemšanās, mēs gribam kaut ko sākt darīt. Kā tu teiktu, kā var domāt par to, ja gribās vairāk naudas? Es domāju, ka jāsāk ir ar to, kad ir jāatrod tā lieta, kas tev rada visvairāk prieku, un no tā procesa ir jāgūst prieks. Ja tev būs prieks, tu ieguldēsies vairāk, būs lielāka motivācija, tu varēsi arī daudz vairāk izdarīt. Un tad, attiecīgi, tā nauda vairosies arī pati no sevis, jo naudai ir jābūt procesa galā. Tas nedrīkst būt, ka tev pašmērķis tikai priekšā rādās dolāru. Tev ir jābūt gandarījumam, priekam un entuziasmam no tā, ko tu dari. Man liekas, šeit arī mums slavenais Ričards Brensons ir teicis, ka dari, ko tu gribi, bet tev no biznesa ir jādabona ārā prieks. Un es tam absolūti piekrītu. Es arī pēc tāda moto dzīvoju, nemaz nezināju, ka viņam tāds ir. Teikt, mums abiem tāds ir. Un es novēlētu to, kad atrast to savu jomu, sfēru, projektu, vienalga, ko tu dari, kas tev dod tādu prieku un enerģiju. Un tad tas naudas faktors pieslēgsies automātiski. Man vēl viens papildu jautājums, ja drīkst. Es brīnišķīgs novēlējums, un es absolūti viņam piekrītu. Kā nenobīties atrast to prieku jomās, ko tu varbūt nebūtu par sevi gaidījis. Jo, piemēram, es par sevi zinu to, man ļoti patīk cipari, man ļoti patīk finanses, es esmu tāds Exceļu nūģis, bet ja man kāds to būtu teicis, piemēram, 18 gados, kad es darīšu to, ko es daru, kas man patīk, kas man aizrauj, es droši vien domātu, diez vai tas izklausās. Līdzīgi kaut kur man gribās pačalenžēt tevi uz to, es nezinu, vai tas biznesa sfēra uzreiz, kurā, piemēram, tu esi šobrīd, vai tā bija tāda, kur tu tagad domā, wow, man tā uzreiz patīk, man tik interesē, kā iedot laiku sev un tā iespēja, ko tu dari sevi pierādīt, ka tas īstenībā var būt, ka man tas ir kaut kas, kas man patīk. Jā, noteikti. Es nepiedzimu ar domu, ka es pārdošu lobarību. Jā, precīzi. Un tad es domāju, kā tu nonāci, jo es domāju, tas vēlējums ir brīnišķīgs, bet es arī reflektējot par sevi reizēm tā domāju, es tiešām nekad nebūtu domājis par sevi, ka šis man sagaidās tik lielu gandarījumu, un līdzīgi arī tu, un kā tu atradi, kā tu nonāci līdz tam, kad, pēkšņi Zane, lobarība, eksports, braukāt apkārt pa pasauli, veidot biznesu, šis ir tas, kas man patīk.
Man liekas, ka jāsaskalda ir mazliet detalizētāk, konkrēti tas process, kas ietver to visu kopumu. Jo viens ir pārdot lobarību, kas sastāv no iepirkumiem, loģistikas, pārdošanas, braucieniem, līgumiem, foreksiem, viss tas kopums. Jā. Un saprast to, kad cik tas process, vai viņš tev aizrauj, vai viņš ir interesants. Vai kurš posmiņš tevi varbūt aizrauj. Jā, un tad iet tur vairāk dziļāk, jo tas Excels, es pilnīgi piekrītu arī noteikti. Tā, brutāli paskatoties, droši vien neviens negrib sēdēt Excelos, ne? Bet tad, kad tu saproti, ko tu ar to var izdarīt, un kas ir tas kopums, kas ap viņu apkārt veidojās, un tie iesaistītie vēl procesi, kas varbūt tas ir tas būsts. Man liekas, ka to ir svarīgi apdomāt un mazliet ieiet dziļumā. Un tad, kad tu saproti to savu lietu un tu viņu pārzini. Jā. Es piekrītu tev, un es domāju, ka tas ir tik interesanti, kā dzīvē tu var atrast to radošumu lietās, kas, varbūt tā uzreiz tā klišejiski neliktos kaut kas pārāk. Robustas un ne tik ļoti varbūt tādas radošas, bet līdzīgi kā tu esi atradusi to savu jomu, man arī jāsaka, ka priekš manis, piemēram, man uzņēmumi, viņu finanšu pārskati, Excel, cilvēku domas par naudu. Man tas liekas, ka tas ir veids, kā es stāstu, piemēram, savus stāstus, kas ir veids, kā es interpretēju pasauli. Ja man kāds to būtu teicis iepriekš, ka tas varētu saistīties ar mani, man tā neliktos, bet es tev piekrītu tā, kaut kā dot arī sev laiku piedzīvot to jomu, par ko tu varbūt pat kā nedomāji, ka tā var būt tava. Un tā kaut kā godīgi sev uzdot jautājumu, vai tu kaut kur tur atrodi prieku, vai tu kaut kur tur atrodi kaut kādu piepildījumu, un tas var atnākt viss negaidītākajos ceļos un veidos. Un tās ir tās mazās uzvaras, ko tu sajūti. Jā, absolūti. Un tad liekas, sanāca, šis ir manējais. Jā. Paldies tev, Zana Miež, par šo sarunu. Paldies, ka jūs noklausījāties. Lai mums visiem jaudīgs gads, sevis izzināšanas gads, arī atrodam kādus pārsteigumus un jaunus iedvesmas avotus sevī. Tiekamies atkal nākamnedēļ. Tā. Paldies!